2026. gada 28. maijs. Irānas jaunais ajatolla uzskatīja, ka viņa milzīgā dronu armija ir neredzama ASV militāriem spēkiem. Slēpti pazemes bāzēs un piekrastes līčos, Irāna bija veikusi pārsteigumu uzbrukumus ar zināmiem panākumiem. Viņi tikko izmantoja plaši izziņotu diplomātisko pamieru kā aizsegu, lai notriektu amerikāņu dronu no debesīm. Viņi uzskata, ka viņu pazemes cietokšņi padara viņus neizsekojams. Viņi domā, ka ir pārspējuši Pentagonu. Viņiem nav taisnība. ASV ir smagi strādājusi, vācot datus, analizējot izlūkošanas informāciju un nosakot precīzas vietas, kur šie resursi tika glabāti. Viņi bija paturējuši šo informāciju pie sevis, un tagad viņi vienkārši gaidīja īsto brīdi, lai to izmantotu. Agrā, 28. māja rītā, galīgā pavēle tika saņemta dziļi iekšā Bandarā, Abāsā. Irānas Islāma revolucionārās gvārdes korpus svin vienu no saviem nesenajiem panākumiem – pazemes drona operāciju centrā. Viņiem nav ne jausmas, ka 2000 mārciņu bumba tieši virs viņu galvām pārauj skaņas barjeru. Ajatolla domāja, ka viņa slapenais dronu tīkls ir galīgais ierocis, tad kā ASV bruņotie spēki spēja precīzi kartēt viņa neredzamo armiju. 8. aprīlī, pēc vairāk nekā mēnesi ilga atklāta konflikta, kurā ASV un Izraela bija bombardējušas simtiem objektu visā Irānā un nogalinājušas lielu daļu valsts režīmu pārstāvi, tostarp tās bijušo augstāko līderi. Un Irāna bija atbildējusi, bloķējot svarīgo kuģošanas ceļu Hormuzas šaurumu. ASV un Irāna beidzot vienojās par pagaidu un provizorisku pamieru. Starpniecību nodrošināja Pakistāna. Un to paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Pamiers bija domāts kā Irānas kara beigu sākums. Tam bija jānorāda uz Hormuza šaurumu pakāpenisku atvēršanu un jāļauj abām pusēm spērt soli tuvāk ilgstošākam miera līgumam. Diemžēl tā nenotika. Lai gan militārās aktivitātes reģionā sākotnēji norima, Irāna neizrādīja nekādas pazīmes, ka tā varētu atcelt savu blokādu šaurumā. Kuģiem joprojām tika draudēts, un tiem tika liekta iespēja izbraukt cauri, liekot ASV veikt papildus pasākumus un uzsākt savu militāro blokādi Irānas kuģiem, kas pārvietojas uz un no valsts ostām. Tas savukārt noveda pie situācijām, kurās abas puses tika apsūdzētas pamiera pārkāpšanā. Ziņots, ka Irānas droni un raķetes aprīlī uzbruka vairākām kaimiņvalstīm, tostarp Irākai, un ASV bija spiesta atklāt uguni uz Irānas kuģi, kas 19. aprīlī mēģināja pārkāpt tās blokādi. Līdz maijam situācija bija vēl vairāk pasliktinājusies, abām pusēm iesaistoties virknes savstarpēju uzbrukumu. Piemēram, 7. maijā Irāna uzsāka plaša mēroga uzbrukumu, izmantojot dronus, raķetes un ātrgaitas uzbrukuma laivas pret 3 amerikāņu karakuģiem – USS Truxtun, USS Rafael Peralta, USS Mason. ASV kuģi necieta bojājumus vai zaudējumus, un drīz vien atbildēja ar prettriecienu, apšaudot Irānas ostu, Bandar Abasas pilsētu un Kešmas salu, kur, kā tiek ziņots, tiek glabātas daudzas raķešu baterijas un dronu bari. Irāna arī mēģināja izvietot mīnas Hormuzu šaurumā, taču arī šos centienus izjauca Amerikas Savienoto Valstu jūras spēki, kas viegli izsekoja un iznīcināja mīnu izvietošanas kuģus. Mēneša beigās šo savstarpējo uzbrukumu rezultāti bija skaidri redzami. ASV lielākoties palika neietekmēti. Tā turpināja demonstrēt pārākumu Hormuzas šaurumā un plašākajā Persijas līcī, sakoncentrējot šajā reģionā milzīgu militāro spēku, kas sastāvēja no pasaulē vadošajiem karakuģiem, simtiem lidaparātu un citas modernākās tehnikas. Tikmēr Irānas bruņotie spēki bija sagrauti. Liela daļa tās jūras spēku un pretgaisa aizsardzības tika iznīcināta sākotnējās bombardēšanās laikā, un turpmākie triecieni bija paralizējuši IRGC loģistiku, iznīcināja dažus no tās svarīgākajiem un vērtīgākajiem resursiem, atstājot tai ļoti maz iespēju aizstāvēties. Irāna arī zināja, ka Amerikai ir pietiekami daudz ugunsspēka, lai nodarītu vēl lielāku postu, jebkurā laikā, kad tā to vēlētos. Tās kara kuģi bija pilnībā bruņoti ar nepieciešamajām raķetēm, kamēr zemes pamanāmības bumbvedēji un triecienu lidmašīnas bija pierādījuši, ka var ienākt un iziet no Irānas gaisa telpas, jebkurā laikā, kad vien vēlas. Atņemta lielākā daļa tās spēka, un nespējot izaicināt ASV jūras spēkus ar parastiem līdzekļiem, IRGC augstākā pavēlniecība bija palikusi tikai ar vienu reālu iespēju, un taktiski pārorientējās uz to, ko tā uzskatīja par savu pēdējo trumpi – savu dronu armiju. Iepriekšējos gados Irāna klusi izveidoja vienu no bīstamākajām, decentralizētākajām drona flotēm uz planētas. Viņi atteicās no dārgām iznīcinātāju lidmašīnām un sāka masveidā ražot lētus, vienreiz lietojamus kamikadzes dronus. Daži no šiem trieciena droniem, piemēram, Shahīds 136,
ir atstājuši milzīgu ietekmi uz bruņotajiem spēkiem visā pasaulē. Piemēram, Krievija efektīvi nokupēja šī drona dizainu, lai izstrādātu Geran 2 dronus, kurus tā plaši izmanto, lai bombardētu Ukrainu. Savukārt ASV arī smēlās lielu iedvesmu no Shahid 136, izstrādājot savu zemo izmaksu bezpilota kaujas uzbrukuma sistēmu, jeb Lukas UAV City droni. Irānas arsenālā ietver Shahid 149, jeb Gaza, kas spēj lidot līdz pat diennaktī un vienlaikus var nest līdz 13 bumbām, un Shahid 129, ko bieži izmanto izlūkošanas, novērošanas un izpētes, jeb ISR misijām, kā arī triecienu uzdevumiem. Ar plašu bezpilota lidaparātu klāstu, no kuriem daudzi ir pārsteidzoši lēti masveidā ražot. IRGC bezpilota lidaparātu taktika lielā mērā balstās uz to, ka tie uzbruk mērķiem ar spieta taktiku, lai pārslogotu pretinieka pretgaisa aizsardzību. Irānas komandieri zināja, ka amerikāņu aizsardzība var viegli notriekt 99% viņu bezpilota lidaparātu. Taču, ja viņi palaistu milzīgu dronu spieta pretgaisa aizsardzības pārslogošanai, viens vienīgs $20,000 vērts drons varētu izlausties cauri aizsardzībai un smagi sabojāt $1 miljardu vērtu amerikāņu militāro objektu. Teherāna to zināja. Ja viņiem būtu kaut mazākā iespēja pretoties milzīgajiem amerikāņu militāriem spēkam un piespiest ASV jūras spēkus pamest savus ūdeņus un gaisa telpu, tad tieši viņa droni būtu izšķirošais faktors. Viņi izmisīgi vēlējās pierādīt, ka kontrolē debesis. Un kā gan vēl labāk demonstrēt šo dronu spējas, ja neizmantojot tos, lai uzbruktu vienam no ASV visdārgākajiem un iespaidīgākajiem militārajiem līdzekļiem. Tāpēc viņi pavērsa savu tēmēklu uz absolūto ASV gaisa spēku dārgakmeni – F-35C Lightning II, 26. maijs, 2028. gads. Tātad, daudz vairāk nekā tikai iznīcinātājs. F-35 bieži tiek raksturots kā lidojošs superdators. Tam ir apbrīnojams sensoru, skeneru un citu tehnoloģiju klāsts, kas ļauj nodrošināt nepārspējamu situācijas izpratni gan pilotam, gan jebkurai citai vienībai apkārtējā teritorijā. Tiek arī uzskatīts, ka tas ir viens no visgrūtāk atklājamajiem lidaparātiem, kāds jebkad izgudrots. Ar katru tā dizaina elementu, sākot no iekšējiem ieroču nodalījumiem līdz radaru absorbējošajai ārpusē, izstrādāts tā, lai palīdzētu tam izvairīties no radaru noteikšanas. Un, kā tiek apgalvots, šķērsot ienaidnieka gaisa telpu, netiekot pamanītam. Taču Irānas drons tūlīt izsekos neizsekojamo, ko tas bija atradzis un pēc tam sācis novērot. Amerikāņu F-35, kas Teherānas skatījumā bija pieļāvis kļūdu, iekļūstot Irānas gaisa telpā. F-35 pilotam kabīnē pēkšņi atskan brīdinošs signāls, pārtraucot klusumu viņa ķiverē iebūvētajā displeja sistēmā. Viņa lidmašīnas sensoru komplekss ir konstatējis pēkšņu radiosignālu aktivitātes pieaugumu. Daudz zemāk par to zema profila Irānas novērošanas drons ir pamanījis F-35, un tas jau reāli laikā nodod attēlus IRGC komandām uz zemes. Jūdzes zemāk, paslēpts starp Irānas dienvidu piekrastes stāvajām klintīm, tiek aktivizēta pretgaisa aizsardzības baterija. Kamēr IRGC operatori izmisīgi cenšas nofiksēt lidmašīnas precīzo atrašanās vietu, atlika tikai spērt pēdējo soli, lai atklātu uguni pa lidmašīnu un ar nelielu veiksmi tai veiksmīgi trāpīt. Bet šis nebija vienkāršs uzdevums. Tā bija viena no dārgākajām un nevainojami izstrādātajām militārajām ierīcēm, kāda jebkad radīta. Daudz ir runāts par F-35 programmas $1 triljonu cenu, kritiķiem apšaubot, cik labi šī nauda patiesībā tika iztērēta. Un lai gan ir diskusijas par F-35 dizaina plusiem un mīnusiem, nevar noliegt faktu, ka tas ir izcils lidaparāts. Tas ir būvēts, lai pārspētu visus iepriekšējos mazpamanāmības un izdzīvojamības standartus. Tas ir gadu desmitiem ilgu investīciju un attīstības rezultāts. Tā forma tika rūpīgi izstrādāta, lai samazinātu radara atstarojumus. Tā sensori apkopo un apvieno neticami lielu daudzumu kaujas lauka datu, un tā radioelektroniskās cīņas komponentes ir veidotas izmantojot dažas no modernākajām militārajām tehnoloģijām mūsdienās. Bet F-35 nebija izstrādāts tikai, lai izvairītos no atklāšanas. Tas tika izveidots arī, lai darbotos apdraudētā vidē un spētu pretoties pat vislabākajai pretgaisa aizsardzībai, izvairītos no pārtvērēju raķetēm un pārpludinātu ienaidnieka radarus ar viltus signāliem, ļaujot tam viegli izkļūt pat no viskarstākajām kaujas zonām, gandrīz vienmēr paliekot neskartām. Tātad, līdz brīdim, kad Irānas aizsardzība bija gatava atklāt uguni, F-35 pilots jau bija veicis nepieciešamās darbības, paļaujoties uz savu lidaparāta elektroniskās karadarbības sistēmu, sensoriem un izsekošanas iekārtām. Viņi visticamāk, nekavējoties būtu traucējuši ienaidnieka aizsardzības sistēmas, izsūtot viltus signālus, lai sajauktu un dezorientētu, nespējot iegūt precīzu mērķa fiksāciju. Irānas ieročiem nebija nekādu izredzi trāpīt amerikāņu iznīcinātājam, kas ātri aizbēga, pameta Irānas gaisa telpu pilnīgi bez bojājumiem. Lielākajai daļai armija ieraudzīt ienaidnieku lidmašīnu, bet nespēt to notriekt, būtu bijis nekas īpašs. Taču IRGC bija tik izmisīgā situācijā, ka šo incidentu pasniedza kā sava veida uzvaru. Armijas augstākā pavēlniecība ar lepnumu paziņoja, izmantojot savus valsts kontrolētos mediju tīklus, ka viņu radara operatoru un drona apkalpes bija spējuši atklāt, izsekot un fiksēt amerikāņu mazpamanāmo iznīcinātāju kā mērķi. Viņu
Viņi pārraidīja zemes izšķirtspējas attēlus no incidenta. Graudainu video, ko uzņēmis drons, kurā tālumā redzams šķiet F-35, un apgalvoja, ka viņi ir efektīvi sagrāvuši mītu par Amerikas pārākumu, demonstrējot, ka F-35 var kļūt par Irānas tehnoloģiju aktīvu mērķi. Bet ir atšķirības starp kaut ko pamanīt debesīs un patiešām iesaistīties. Un vēl pavisam cita līmeņa atšķirība ir starp spēju atklāt uguni uz lidmašīnu un patiesībā to notriekt. Viss, ko Irāna bija izdarījusi, bija parādījusi, ka tā spēja pamanīt amerikāņu iznīcinātāju, kas pēc tam bez problēmām atgriezās bāzē. Pailots nav cietis, un lidmašīnai nav bojājumu. Tas ir īstais veiksmes stāsts šeit. Bet IRGC ar to neapstājās. Tajā pašā dienā, kad Irāna paziņoja par F-35 pamanīšanu, tā atklāja arī kaut ko nedaudz taustāmāku. Apstiprinātu triecienu citam, daudz mazāk vērtīgam amerikāņu militārajam resursam. MQ-9 Reaper drons, dažkārt pazīstams arī kā Predator B. General Atomics MQ-9 Reaper ir ļoti atšķirīgs no F-35. Tas ir vidējas augstuma, ilgas izturības bezpilota lidaparāts, kas spēj darboties gan ar tālvadību, gan autonomi, un tika ieviests ASV gaisa spēkos 2007. gadā. Kopš tā laika ir uzbūvēti simtiem šo dronu, un tie ir pierādījuši savu vērtību kaujas operācijās Irākā, Afganistānā un citās vietās. Gadu gaitā daudzas valstis ir ieguldījušas Reaper dronos. Tostarp Francija, Vācija, Indija, Spānija un Taivāna. Un ASV tos regulāri izmanto Irānā kopš kara sākuma. Tā garums ir 36 pēdas, spārnu platums 66 pēdas, bet augstums 12,5 pēdas. Šie droni ir ievērojami mazāk mērķi nekā F-35 lidmašīnas, bet tos arī ir daudz vieglāk trāpīt. Tie nav izstrādāti ar augstākās klases slepenības vai izdzīvošanas iespējām. Tāpēc tiem nav tādu pašas elektroniskās kardarbības sistēmu, traucēšanas iekārtu vai augstas ātruma izvairīšanās spēju kā izcilākiem iznīcinātājiem. Kā pasaules vadošie iznīcinātāji, iespējams Irānas revolucionārās gvardes korpuss bija neapmierināts ar to, cik viegli F-35 spēja aizbēgt, un tāpēc tik izmisīgi vēlējās gūt kaut kādu uzvaru. Lai darbinātu savu propagandas mašīnu, tā notēmēja uz MQ-9, kas bija ievērojami vienkāršāks mērķis, ko iznīcināt. Attiecīgais drons, kā ziņots, beidza ierastu izlūkošanas lidojumu virs Persijas līča, kad Irāna atklāja uguni un to notriec lidojuma laikā. Drons tika iznīcināts, un IRGC to nosvinēja. Tāpat tika paziņots, ka tika atklāta uguns arī uz otru dronu. Precīzāk sakot, uz RQ-4 izlūkošanas dronu, un paturēja sev likumīgas un nepārprotams tiesības atbildēt uz jebkuru šķietamu pamieru līgumu pārkāpumu. No sabiedrisko attiecību viedokļa tas bija ievērojams brīdis Irānas augstākajai pavēlniecībai. IRGC bija pierādījusi, ka tā spēja un ir gatava iznīcināt rietumu ieročus, kas pietuvojas pārāk tuvu. Bet kamēr tā bija aizņemta ar svinībām, Savienoto valstu centrālā pavēlniecība jau gatavoja savu atbildi. Irāņi iespējams domāja, ka viņiem ir kādas priekšrocības, jaunajam ajatolam ticot, ka viņa milzīgā dronu armija ir faktiski neredzama ienaidniekam, ar veseliem spietiem, kas slepeni paslēpti pazemes bāzēs un piekrastes nostūros. Patiesībā ASV bija smagi strādājušas, mācot datus, analizējot izlūku informāciju un nosakot precīzas vietas, kur tiek turēti IRGC resursi. Tā bija glabājusi šo informāciju, gaidot iespēju to izmantot, kad un ja radīsies piemērots brīdis. Pārkāpjot pamieru, Irāna bija pasniegusi šo iespēju savam pretiniekam uz sudraba paplātes. Viss, kas bija palicis, bija īstenot atbildi. Šī atbilde pienāca 28. maijā. Tieši tad rūpīgi koordinēta ātrās reaģēšanas trieciena vienība saņēma atļauju dot triecienu IRGC vissvarīgākajā vietā, vienā no svarīgākajiem mezgliem valsts militārajā tīklā – ostas pilsētā Bandar Abasa. Atrodas Irānas dienvidu piekrastē. Ar skatu uz Hormuza šaurumu ūdeņiem Bandar Abasa iespējams ir vissvarīgākais jūras spēku centrs IRGC kontrolē. Gadu gaitā tā ir kalpojusi kā Irānas parasto jūras spēku, kā arī IRGC jūras spēku štābs. Tā stratēģiskā atrašanās vieta ir ļāvusi Irānai kontrolēt un projicēt spēku pāri šaurumam un tālāk. Lai gan ASV agrāk konfliktā iznīcināja lielu daļu Irānas jūras spēku, valstī joprojām ir neliela laivu flote, kuru tā regulāri sūta baros, lai uzbruktu amerikāņu karakuģiem un komerciālajiem kuģiem, kas mēģina šķērsot ūdensceļu. Bruņotas ar raķetēm, mīnām un ložmetējiem, šīs laivas var izskatīties mazas, bet tās var radīt nopietnas draudus, īpaši kravas kuģiem un naftas tankuģiem, kas nespēj sev aizsargāt. Tad ir arī dronu un raķešu draudi. IRGC ir izvietojusi dažādus gaisa uzbrukuma līdzekļus no Bandar Abasas un apkārtējiem rajoniem. Tā sūta savus bezpilotu lidaparātus pietus un pretkuģu raķetes debesīs virs šauruma, lai pārsteigtu garām braucošos kuģus nesagatavotus. Bet ASV to visu zina.
Tā ir uzmanīgi sekojusi līdz notikumiem Bandar Abasā, kopā ar citiem strateģiski svarīgiem objektiem gar Irānas piekrasti jau vairākas nedēļas. Tikai dažas dienas iepriekš tas aizgāja vēl tālāk, uzbrukot pilsētai kā atriebību par uzbrukumu jūras spēku iznīcinātājiem. Tagad tas ir gatavs ne tikai atkārtot šīs darbības, bet arī tās pastiprināt. Irāna iespējams notrieca vienu amerikāņu dronu, taču ASV gatavojās dot daudz smagāku pretriecienu. Agrā, 28. maija rītā, tika saņemta galīgā pavēle. Un Bandar Abasa atkal izjuta pilnu Amerikas Savienoto Valstu militārā spēka jaudu, apejot pilsētas aizsardzības perimetrus, kas jau iepriekšējos uzbrukumos bija stipri novājināti. Centkom spēki koncentrēja savus centienus uz infrastruktūru, kas uzturēja Ajatolas bezpilota lidaparātu armiju gaisā, tās dronu vadības centriem. Viens no šiem centriem tika precīzi bombardēts ar vadāmajām munīcijām, nodarot milzīgus zaudējumus vienam no retajiem vērtīgajiem resursiem, kas IRGC vēl bija palikuši. Šie centri ir vietas, kur droni tiek salikti, uzglabāti un nosūtīti baru uzbrukumiem. Tie ir arī vietas, kur dronu operatori trenējās un pilnveido savas prasmes, vadot savus bezpilota lidaparātus, lai nesodītu bombardētu gan militāros, gan civilos mērķus. Tie ir būtiski Irānas režīmam, lai tam būtu jebkādas iespējas ietekmēt situāciju Ormuzas šaurumā un plašākajā Persijas līča reģionā. Tikai pateicoties šiem centriem, valsts spēja veikt uzbrukums kaimiņvalstīm, piemēram, Kuveitai, Irākai un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Un vairāk no tiem jau ir tikuši iznīcināti. Tāpēc Irāna no aptuveni 400 dronu dienā, marta sākumā, līdz maijam spēja palaist tikai dažus desmitus. Jo vairāk šo objektu ASV iznīcina, jo grūtāk IRGC kļūst darboties. Jo bez šiem centriem nav nozīmes tam, cik liela Ajatolas bezpilota lidaparāta armija patiesībā ir. Viņa spietu stratēģija kļūst arvien mazāk dzīvotspējīga, kad infrastruktūra, kas nodrošina šos spietus, vairs nepastāv. Lai bērtu sāli brūcēs, ASV arī ziņoja, ka notriekušas 4 Irānas dronus, kas uzbrukuma brīdī klīda debesīs virs Bandar Abasas. Un pēkšņi noskaņojums Irānā no līksmības pārvērtās izmisumā, jo Teherāna saskārās ar vēl vienu drūmu un neērtu realitāti. Viņu it kā slepenā drona arhitektūra nemaz nebija tik slepena galu galā. Vēlreiz IRGC ego bija saņēmis smagu triecienu, bet vēlreiz tas nebija gatavs pieņemt sakāvi. Tomēr problēma bija tāda, ka viņiem vienkārši nebija resursu, lai jebkādā nopietnā veidā atrieptos ASV. Pat ja viņi mestu visu, kas viņiem vēl bija pret ASV jūras spēkiem, visticamāk viņi tikai izšķērdētu savus resursus un ciestu vēl vienu pazemojumu. Tāpēc IRGC augstākā pavēlniecība atgriezās pie ierastas taktikas. Viņi meklēja vieglāku un vienkāršāku mērķi. Un viņi to atrada. Ne Hormuza šaurumu ūdeņos, bet kaimiņu valstī Kuveitā. Šī salīdzinoši mazā Rietumāzijas valsts kopš kara sākuma ir bijusi populārs Irānas mērķis. Patiesībā jau pirmajā konflikta dienā, 28. februārī, Irāna ar droniem uzbruka Kuveitas starptautiskajai lidostai un Ali al-Salema militārajai bāzei. Turpmākajās nedēļās Kuveita cieta no papildus dronu un raķešu triecieniem, kas galvenokārt bija vērsti pret ASV un Itālijas militāriem objektiem, piemēram, amerikāņu garnizonu Camp Bering. Tomēr vairumā gadījumu Kuveitas Nacionālā gvarde, ko atbalstīja ASV spēki, spēja notriekt lielāko daļu ienaidnieka gaisa līdzekļu, kas iekļūtās gaisa telpā. Tikai dažas stundas pēc amerikāņu uzbrukuma Bandar Abasai, Kuveita paziņoja, ka tās pretgaisa aizsardzība ir aktivizēta. IRGC palaida raķešu zalvi un nelielu dronu baru pret savu mērķi, nenosaukt ASV aviobāze, un iedzīvotāji ziņoja par sprādzienu skaņām, kas atskanēja apkārt. Ar laimi, drīz tika noskaidrots, ka šos sprādzienus neizraisīja Irānas spēku trāpījumi mērķos, bet gan to pārtveršanu ceļā un iznīcināšanu gaisā. Ņemot vērā, ka ASV objekti visā Persijas līcī ir aizsargāti ar daudzslāņu, integrētām pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmām, tostarp terminālās liela augstuma zonas aizsardzības sistēmas un Patriot raķešu palaišanas iekārtas, Irānas ieročiem gandrīz nebija nekādu izredzi veiksmīgi trāpīt savos mērķos. Un šajā posmā Kuveitā netika ziņots par bojājumiem vai upuriem. Kamēr vēl iespējams tika saglabāta zināma ticamība kādā neskaidrā formā, un tā joprojām šķita pastāvam diplomātijas ēnainajās zālēs. Miers starp Irānu un Savienotajām valstīm faktiski bija beidzies. Bija skaidrs, ka Irāna bija piekritusi vienošanās nosacījumiem negodprātīgi, un tai nekad nebija nodoma mīkstināt savu blokādi šaurumā. Tikmēr IRGC turpinātie uzbrukumi kaimiņu valstīm un acīm redzamā ASV jūras spēku provocēšana pierādīja, ka vienīgā valoda, kuru Teherāna saprot, ir bumbas un lodes. Un tā ASV atkal tika ierauti neierobežotā, augsta riska konfrontācijā ar pārsteidzoši spītīgu pretinieku. Diplomātiskie kanāli apklusa, jo abas valstis gatavojās tam, kas sekos tālāk. Šķita, ka Irāna bija izspēlējusi savas kārtas, uzbrukot Kuveitai, un bumba atkal bija nonākusi Amerikas pusē. Pasaulē vērojot un gaidot, kā reaģēs ASV spēki. Taču tas, kas notika tālāk, bija pavisam kas cits.
Iedzīts stūrī un izjūtot spiedienu, IRGC šķiet nolēma mest piesardzību vējā un aktivizēt savus atlikušos pretgaisa aizsardzības līdzekļus gar dienvidu piekrasti, solot atklāt uguni uz jebkuriem mērķiem, kas ienāktu viņu radaru laukos. Neatkarīgi no tā, kas tie būtu vai no kurienes tie nāktu, jebkāda izlikšanās par savaldību vai miera meklējumiem tajā brīdī tika atmesta. Un no Irānas skatpunkta ideālais mērķis parādījās pavisam drīz, lai iekļūtu radaru diapazonā 31. maijā. Vēl viens Savienoto Valstu drons, MQ-1 Predator, darbojās virs starptautiskajiem ūdeņiem, kad Irānas pretgaisa aizsardzības baterija to nofiksēja un izšāva pretgaisa raķeteti tieši uz to, drons nebija spējīgs izvairīties. Tā atlūzas nogāzās zemāk esošajos ūdeņos. Dīvainā gadījumā, kad vēsture atkārtojas un IRGC pilnībā nespēja mācīties no vēstures kļūdām, Teherāna atkal svinēja. Tā lielījās ar savām ievērojamajām militārajām spējām, valsts mēdījiem izceļot viena drona notriekšanu kā kaut kādu stratēģisku meistardarbu. Patiesībā viss, ko Irāna bija izdarījusi, atkal bija pakaitinājusi lāci, un tā tūlīt jutīs lāča nagus. Kā tas bija ierasts šajā konflikta posmā, ASV ātri plānoja un īstenoja savu atbildi, nezaudējot laiku, lai identificētu svarīgus Irānas infrastruktūras objektus, kurus vajadzētu izvēlēties par mērķiem un iznīcināt. Pēc drona zaudēšanas vēlreiz. Amerikāņu atbilde neaprobežotos tikai ar uzbrukumu pāris Irānas objektiem vai viena viņu drona iznīcināšanu. Vienkāršā savstarpēja trieciena apmaiņā. ASV pretuzbrukums bija vēl viens piemērs milzīgajai nesamērībai starp Irānas un Amerikas militāriem spēkiem. Kamēr IRGC svinēja dronu iznīcināšanu, ASV steidzami pacēla gaisā dažus no saviem pasaulē vadošajiem gaisa līdzekļiem. Piloti kāpa savās iznīcinātāju un triecienu lidmašīnās, pacēlās gaisā ar elpu aizdraujošu ātrumu un traucās pretī saviem mērķiem. Bruņoti ar iespaidīgu raķešu arsenālu, lai viegli iznīcinātu gan sauszemes, gan gaisa mērķus. Amerikāņu lidmašīnas ielidoja Irānas gaisa telpā un bēra uguni pār savu ienaidnieku. Viņi vispirms koncentrējās uz pretgaisa aizsardzības līdzekļiem, kurus Irāna bija uzskatījusi par droši paslēptiem piekrastes slēptuvēs. Vēlreiz IRGC izrādījās daudz mazāk kompetenti slēpšanās spēlē nekā paši apgalvoja. Raķešu bateriju precīzās atrašanās vietas tika noteiktas un nodotas iznīcinātāju pilotiem, kuri tās nekavējoties iznīcināja pirms operatori saprata, kas viņus skāris. ASV iznīcinātāji pēc tam devās uz vēl vienu IRGC zemesvadības staciju. Un acu mirklī vēl viens no Irānas svarīgākajiem mezgliem tika iznīcināts kaujas laukā, vēl vairāk paralizējot valsts jau tā novājināto loģistiku. Pirms atstāšanas kaujas zonu amerikāņu iznīcinātāji pielika pēdējo punktu savai misijai. Viņi arī iznīcināja pāris Irānas vienvirziena triecienu bezpilotu lidaparātus, kas bija paredzēti, lai apdraudētu vai potenciāli uzbruktu komerciālajiem kuģiem, kas šķērso reģionu ūdeņus. Un ar to ASV vēlreiz atstāja Irānu, lai tā pati tiktu galā ar savu rīcības sakām. Tā bija iznīcinājusi vienu dronu, protams, bet apmaiņā zaudējusi vēl divus dronus, veselu dronu vadības centru un vairākas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pēkšņi drona predatoru notriekšana vairs nešķita nekas tāds, ar ko IRGC varētu lepoties. Šajā brīdī varētu domāt, ka Irānas militāristi uz kādu laiku apklusīs un veltīs laiku, lai izdomātu savu nākamo soli. Tā būtu rīkojusies loģiski un saprātīgi militārs spēks, bet IRGC ir pierādījusi, ka tā nav ne loģiska, ne saprātīga. Vēlreiz tās augstākās vadības ego pārspēja jebkādu saprāta balsi. Vēlreiz IRGC nolēma neklusēt, bet uzsākt vēl vienu uzbrukumu. Izmisīgā nepakļaušanās aktā tā pavēlēja nekavējoties palaist divus no saviem visspēcīgākajiem atlikušajiem ieročiem – ballistisko raķešu pāri, paslēpts pazemes šahtās kaut kur Irānas iekšienē. To mērķis atkal amerikāņu aviobāze Kuveitā. Viņi to nesasniegtu. Tomēr ASV radari pamanīja palaišanu tajā pašā brīdī, kad tā notika, un bez vilcināšanās palaida savas pārtvērē raķetes. Irānas raķetes tika iznīcinātas. Draudi tika neutralizēti. Visi šie uzbrukumi notika dažās dienās, kas Irānai izrādījās pilnīgi postošas. Gala rezultāti abām pusēm atklāja visu stāstu. IRGC bija izdevies notriekt divus amerikāņu dronus un iegūt video ierakstu ar F-35. Tāpat tika izšķiesti vairākas raķetes. Savukārt ASV bija iznīcinājušas divus dronu vadības centrus, vairākus uzbrukuma dronus un lielu skaitu pretgaisa aizsardzības sistēmu, pašām necietot nekādu bojājumu vai zaudējumu. Šajā procesā tika skaidri un nepārprotami nodots vēstījums. Persijas līci kontrolē ASV, nevis Irāna, un jebkurš mēģinājums apstrīdēt tās autoritāti tiks sagaidīts ar vispostošāko atbildi katru reizi. Taču ajatollas dronu armijas iznīcināšana nodrošināja tikai gaisa telpas drošību, lai patiesi salauzt režīmu. Amerikas Savienoto Valstu jūras spēkiem bija jānoslāpē viņu $1 miljārdu vērtā naftas ekonomika jūrā, lai redzētu, kā tieši tas notika. Amerikāņu iznīcinātājs paralizēja milzīgu Irānas blokādes pārkāpēju, nometot lāzervadām bumbu tieši tās 6 pēdu dūmbadā. Noklikšķiniet uz video savā ekrānā tieši tagad, un mēs tiksimies nākamajā kaujas laukā.